Autosports sāk atdzīvoties. Izskatās, ka krīze beigusies. Gāž visi un visur. Attīstās gan Eiropas čempionāts rallijā Latvijā, gan amatieru autosports. Visiem šiem benzīngalvām ir vajadzīgas trases. Pati nopietnākā un svarīgākā un ātrākā trase Latvijā ir Biķernieku kompleksā sporta bāze. Auto un motosportistiem, kā arī šo sporta organizētājiem, derētu zināt, ka šogad Biķerniekos notiks vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Kas, kad un kā tiks darīts, mums izskaidros trases direktors Normunds Lakstiņš. Biķernieku trasē tiks mainīts asfalta klājums, nosacīt no starta finiša līnijas, līdz pat izējai no Elkoņārā šeit, līdz pat šai vietai apmēram, kur sākās jau jaunais asfalts, kas pēdējo reizi tika mainīts 88. gadā. Tad apmēram šī tā pārmaiņu līnija, no kuras uz priekšu sāksies uzlabojumi. Jā, tad šī trešā starta līnija mašīnām, ja mēs skatāmies, tad no šīs vietas trases virzienā sāksies jauns asfalts. Būtībā no Lūcijas Tandas vārtiem uz priekšu. Jā, tieši tā. Bet te būs pilnīgi jauns segums. Tad tā tehnoloģija paredz virskārtas nofrēzēšanu, izlīdzināšanu, jo daudzās vietās trasē ir kļuvusi nelīdzena, laika gaitā viņa ir iesēdusies, tad izlīdzināšana un jaunas asfalta kārtas, visējās kārtas uzklāšana. Tūdievēs tādiem asfalta likšanas noteikumiem, šādas te šķērseniskas plaisas arī ir tā pazīme, ka ap to laiku asfalta segums ir jāmaina. Būtībā viņš tā apakšā jau nekāda smagietē nav braukšana, viņš jau nav diezko izmīcies, un tā apakšas atstājam. Es domāju, ka tas ir pēdējais brīdis mainīt, jo nākošais brīdis būs noteikti, kad, ja to neizdarīt šobrīd, tad noteikti, kad asfalta gabali jau sākt atdalīties un veidotos tāda pati situācija, kā ir uz ceļiem, kad rodās bedres, izsist asfalta gabali ir ārā. Kā tu domā, ja tu esi Krievu laikos to darīt, tad cilvēki darījuši baigo entuziasmu? Ja viņi visur citur stroj kā zaga, tad drīzāk te viņi sastiepa savu entuziasmu vislabākos materiālus, kāds varētu dabūt, ne? Nu, ņemot vērā to, kad tika veikti šie kontrolu urbumi ar kādu spēku, šie cietmetālu urbi ņēma šos paraugus ārā, tad var teikt tiešām, kad šeit nekas aiznest uz mājām nebija. Tad šī ir viena vieta, kur šis kontrolu urbums tika veikts. Pašā vidū, kur sanāk trakākās plaisas kopā, lai saprastu, kas tad atrodas un kādā stāvoklī. Tas, kas atrodas, ir zem asfalta klājuma. Kāpēc būtībā šis trases seguma kvalitāte no padomju laikiem liecina par to, ka ar entuziasmu un ieinteresētību var izdarīt vairāk nekā ar komunismu, ne? Domāju, ka jā. Tu esi runājis visādiem tilkiem un tam līdzīgiem trašu inženieriem. Ko viņi saka par tā laika kārļošiņu gājieniem, par to, kā būvēt līkumu, kas kādas? Nu, īstenībā viņiem tādas skaidras atbildes nav. Es gan ar tilku neesmu runājis, bet esmu runājis ar viņu kolēģiem un arī tiem trašu apsaimniekotājiem, kur tilki pielicis savu pirkstu klāt. Nu, īstenībā tā ir diezgan liela nesaprotama lieta, kā tajā laikā bez kaut kādas datorsimulācijas, bez kaut kādiem aprēķiniem tā uz acis pasoties. Nu, te vajadzētu tā kā iegriezt, tā kā virāžu uztaisīt, cik lielu, kāpēc un kur. Nu, šobrīd viņi to nespēja izskaidrot. Bet katrā ziņā tas, kas ir šeit Biķernieku trasē veikts, brīnumainā kārtā par 95% atbilst šīs dienas prasībām. Tad tur jābūt tādiem cilvēkiem ar īpašām spējām, kas var vizuāli stādīties bez datora palīdzības priekšā, veicot dažādas lietas, kādām viņām būtu jābūt, lai viņas tās lietas būtu foršas. Ja? Noteikti, kad ir cilvēki tādi, kuri, es domāju, arī šobrīd bez īpaši datora palīdzības var pateikt, te jāiztais tā, un uztaisot to tieši tā, kā viņi pasaka, tas strādā un darbojas. Tad vai nu jaudīgs dators vai jaudīga pieredze? Laba galva. Vēl papildus ir paredzēts tātad no tuneļa, kurš arī tiks restaurēts, mainīt hidroizolāciju, mainīts arī stiprinājums virs tuneļa. Kaut kā tas stāv augšā pat tā īsti neienāk prātā, ka te apakšā ir caurums, ne? Jā, šeit apakšā ir tunelis. Kā mēs redzam, asfalta daļa pirms tuneļa, tīpaši labi šeit var redzēt, jā. Ir iegrimus, tālāk ir plaisa, kur ir tuneļa mala. Tunelis nepadodās? Tunelis nepadodās, tā ir dzelzbetona konstrukcija, tā ir kaste īstenībā, ar kurā divi gali vaļā, jā. Virs tuneļa arī ir asfalta segums it kā taisns, un ja mēs ejam tālāk, seko nākošā plaisa, kas jau ir nobraucot no tuneļa, atkal asfalts ir iegrims. Un šī ir, manuprāt, ļoti svarīga lieta, jo finiša taisnums tieši šī brīdī
tiek attīstīts maksimālais ātrums gan automašīnām, gan motocikliem. Visstrakāk, protams, ka formulām šeit ir. Te ir dzirkstels pa gaisu un atgādina, teiksim, 80. gadu pirmo formulu, ja, kad tās nebija sacensības, ka neredzēja kā dzirksteļošana zem mašīnas apakšā. Titāna pannas un dzirkstels. Jā. Ja mēs tā paskatāmies uz trasi, ja, esošais drošības, šis norobežojums, it kā attālumā būtu vēl pieņemams, ja, taču šis augstums, kurā atrodas šobrīd sēta, ja, ir absolūti nepieņemams. Šeit mašīnām saskrienoties, varbūt motocikliem saskrienoties, ja, ir ļoti liela iespēja, ka kāda atlūza vai kāda detaļa, kas sadalās. Vai pat motociklists ne, bet motocikla daļas gan, ja, var atsisties pret šiem esošo betona apmali, ka redz, apakš viņiem ir tāda aerodinamiska slīga, tā kā tramplīns, ja, un šīs atlūzas var ielidot iekšā skatītāja tribīnē. Nu, klīst leģends, ka cilvēki tur sēdējuši dzēruši alu un pēc avārijas alus vairs nav, akmens viņi ir iznīcinājuši. Visas vecās betona apmales tiks demontētas nost visā garumā līdz pat Elkoņu tribīnu beigām. Tas ir kāds puskilometrs gan arī? Puskilometrs nav, bet nu, kā 360, ja nemaldos. Un šeit tiks uzstādīts jauns, moderns, FIA prasībām atbilstošs betona nožogojums, kas ir pilnīgi vertikāls. Pilnīgi necaurspīdīgs? Arī necaurspīdīgs. Viņa augstums būs 1,35 m. Un no šejienes no 2,45 m augstumā pacelsies siets. Arī skatītājs redzēs tā. Jā, skatītājs redzēs. Un papildus vēl sietā tiks ievietots iekšā starp stabiem troses. Jo sieta var jā, tad, ja gadījumā kaut kas, vai mašīna, vai motos strāpa iekšā šajā sietā, šis siets noamortizēs uz sevi, paņems visu šo enerģiju, šo spēku un nostāsies atkal atpakaļ. Ja? Un tas ir milzīgs solis uz priekšu skatītāju drošības nodrošināšanai tribīnēs. Jo nav noslēpums, ka Elkoņu tribīnes jau kopš tā laika, kā viņas uzbūvēja, un arī tad, kad viņas vēl nebija uzbūvēts, tā bija visvairāk apmeklētā vieta no skatītāju puses. Cik es atceros, ka šitajos akmeņos iebraucot, ja baigi negāzē, varēja arī mierīgi izbraukt ārā? Nu, pilnīgi noteikti, ka mēs redzam, mūsu kājas negrimst iekšā šeit, ja? Tad šie akmenīši, kas šeit, šī akmenis izskrēja, kas šeit šobrīd ir, viņi cauraugus vietām ar cāli, ļoti stipri nosēdusies, apakšā jau ir šie akmenīši jau samaisījušies ar melnzemi, ja? Un viņi veido nevis izskrēju, kur automašīnai būtu izskrienot šeit ārā, jāsabremzē ātrums un jāapstājās jau šobrīd, lai viņi vienkārši var braukt. Ja? Mums sliktāk bremzējas nekā uz asfaltu. Mums sliktāk bremzējas kā uz asfaltu, tajā pašā brīdī šeit pat blakām ja, ir skatītāju tribīnes. Ja? Mums jau šobrīd nopirkt tādas ecēšas, ar kurām pirms katrām sacensībām varēs šo oļu virsējo kārtu vēl uzirdināt, izbraukt. Ja tad iebrauks šeit, tad rēķinies, ka arī paliks līdz sacensības beigām. Principā jā. Tā tam arī jābūt, jo šai oļu izskrēja galvenais uzdevums ir samazināt automašīnas ātrumu līdz minimumam. Tāpat tiks arī paplašināt izskrēju šeit ārā Elkoņu līkumā, kas šobrīd ir ļoti šaura. Viņa tiks paplašināta uz Biķernieka ielas pusi, kā arī tiks šeit mainīt sēdes konfigurācija līkuma iekšpusē. Tas ļaus šo līkumu padarīt braucējiem patīkamāk. Jau ieejot līkumā būs iespējams redzēt arī, kas notiek līkuma izejā, vai nav kāds sadursmes, var droši braukt vai nē. Nu, un, protams, kas lielākie ieguvēji būs skatītāji, kuri varēs jau no ļoti liela asa leņķa redzēt līkuma izeju. Savukārt skatītāji, kas atradīsies mums aiz muguras šeit. Līdz ģenerāliem? Nu, gandrīz vai. Vietā, kur no lielākā ātruma ir lielākais samazinājums ātrumam, lielākā bremzēšana, nu kaut kāda te eja ir, bet es neatceros, ka kāda mašīna tur būtu aizraukusi taisni līdz galam. Nu, es arī neatceros, bet šī eja ir noteikti, kad ir izmantota tajā brīdī, kad ātrums ir tik liels, ka vairāk šo mašīnu vai arī motociklu nevar līkumā iestūvēt. Bremzēts vai pārāk vēli bremzēts. Tad šī ir tā kā avārijas bremzēšanas ceļš, un šāda avārijas bremzēšanas ceļa ir ļoti lielā daļā arī pasaulē trasēs. Bet tajā valnītē es redzēju daudzreiz mašīnu. Turpat vēlēnu pēdas liecina, ka tur vismaz kā 3-4 iebraukuši. Šo valnu arī ir paredzēts visu norakt un paplašināt šajā vietā tieši līkuma ieejas daļā. Kabata būs dziļāk, Kabata būs dziļāk. Viņa tiks arī nivelēta pareizajā līmenī. Šobrīd iznāk, kad viņi iet uz leju. Viņš palecās un vispār granti neaizsniedz uz tā mašīna. Nu, tā šobrīd tas ir. Un tiks paplašināta šī te izskrejas zona,
Arī šeit ir paredzēts jauns drošības aprīkojums, tad augstais siets, betona mala, un priekšā šeit būs 3 vai pat 4 rindās riepu bloki. Nu, tā kā ārzemēs rādi. Tā kā ārzemēs. Visā trases garumā, gan ovālam, gan visam auto aplim, tiks mainītas apmalas, ja tā saucamie kerbi. Priekš bildes varbūt pat ir ok, bet cik sen šie betoni ir tādās malas? Es domāju, ka tas ir 80. gadi. Varētu būt 80. gadu sākums, kad vienkārši tie kerbi bija tādi, kādi bija, un kādas varēja dabūt, tādas arī lika iekšā. Šobrīd visā pasaulē ir jau visi tie kerbi nomainīti, ir izstrādāti jauni FIA noteikumi, kas paredz noteiktu kerbu konfigurāciju noteiktos līkumos. Gan šīs lietas, gan arī kādus kerbus jāliek, jo šobrīd ir 5 veidi kerbi, un nav tā, ka šeit Biķēna trasē viena veida kerbi. Bija tāda paša šobrīd ir kartiņa trasē, tāda paša šobrīd ir šeit. Tā paša līkumā? Jā, gan asā līkumā, gan ātrā līkumā vienkārši kerbus vienādas likt. Šobrīd tas ir paredzēts un tas ir reglamentēts FIA normatīvajos aktos pa trasēm, pie kādos līkumos, pie kādiem ātrumiem, kādai kerbu konfigurācijai būtu jāliek. Nākošā vieta, par ko būtu jārunā, noteikti ir slimnīcas līkums. Šajā vietā izskrēja tiks praktiski tā noblietētā masa, kas ir izskrējā, tiks nomainīta ar skalotu oļu tādu frakciju, kurā mašīna, ja gadījumā izskrien ārā, viņu sabremzējās. Tāpat tas arī kinostudijas līkumā, kā arī pie Rīgas motoru muzeja. Šis te viltīgais S-veida līkums. Šajā vietā arī tiks palielināta izskrēja, tad esošais smilšu valnis tiks norakts, sēta pārcelta tālāk skatītāju drošībai. Arī šeit būs jaunās apmalas, trieciena apmalas ar drošības sietu, un skatītājiem pavērsies no šejienes ļoti ideāls skats, pat cik viņi atradīsies augstākā punktā nekā iepriekš, gan uz motoru muzeja līkuma ieejas, gan arī viņi varēs redzēt pat izeju līdz pat Smilšu kalnam. Tas viss izklausās daudz darāmā. Kad tas būs gatavs, kad ir plānots? Tas ir sāpīgākais jautājums, ko es vispār gaidīju. Šobrīd notiek iepirkuma process un pretendentu izvērtēšana. Tiklīdz tiks izvērtēts pretendents, būs zinām arī termiņi. Nu, tā ko gaidām, kad vīri teiks hop, un es ceru, ka tiem, kas tagad strādās, būs tāds pats entuziasms kā tiem, kas te darījās 60. gados un 80. beigās. Es ļoti gribētu, lai tas tā būtu, un novēlu arī viņiem to. Varētu iepirkuma procesā paredzēt, ka drīkst piedalīties tie, kur uzņēmā ir vismaz daži cilvēki ar autosporta licencēm. Nu, tas jau būtu ļoti, bet laikam to nevar izdarīt.